Labdien, Normons Ozoliņš. Jā, es gribētu pastāstīt sapni. Pagājušā naktī, aizpagājušā naktī. Jo vakar es domāju, to jau točni es neteikšu. Bet, ziniet, tas tomēr ir kontekstā ar to laiku, kurā mēs dzīvojam. Un tas attiecas ne tikai uz mani personīgi, bet uz visu valsti un uz draudzi arī. Jā, tātad sapnī, viss tā vēsture iepriekš, tātad vēl pirms sapņa, tātad es dažreiz izsaku Dievam tādas lūkšanas, kāpēc es šeit esmu vēl? Es jūtos tā kā liekas šajā pasaulē, nevajadzīgs. Jo kādreiz es biju vajadzīgs, kādreiz es pa draudzēm braukāju un es kaut ko darīju Dieva darbam, Dievam, ja. Un te es tajā lūkšanā saku, redz, bet Dievs, es neko tev nevaru darīt. Kāpēc es nevaru tev kalpot? Bet ja es tev nevaru kalpot, kāpēc man jādzīvo vēl šajā pasaulē? Jo man tā jēga dzīvot ir dzīvot Dievam. Un ja es nevaru būt Dievam noderīgs, tad kāpēc es šeit esmu vēl? Kā saka, velti minu zemi, velti, ēdu Dievu maizi. Ir tā rakstīts. Ko tas velti uzsūt zemi? Nocert to. Es domāju, kāpēc es vēl neesmu nocirsts? Un tādas pārdomas bija interesants. Tādas man ir. Manā situācijā, kad ir tik daudz izaicinājumu, vismaz jau veselības ziņā, un tad aizpagājušā naktī es sapņoju tādu sapni. Es sapnīju tā kā zvanu šitam glābšanas dienestam, ziniet, tāda 112 laikam ir tas numurs, Un es uzdodu tur kaut kādus jautājumus tam glābšanas dienestam. Un ir tās vecie vēl analogie telefoni, kas atcerās vēl bija tādas kastes tādas. Un es pie tā telefona guļu. Un es tagad piezvanījis, esmu tam dienestam un nolicis klausuli. Un es guļu ar to vienu auss. Man ir pie tā skaļruņa, telefona skaļruņa. Ziniet, ir tas, ko var uzslēgt uz to skaļruņa režīmu, ka var dzirdēt visiem. Un pēkšņi es nolicu klausuli, es dzirdu, ka tai skaļrunī kādi sarunājas. Es dzirdu, ka viņi runā tā kā par mani. Bet tur ir tas cilvēks, tā viens saka otram, tur tas cilvēks ir, kas notiks ar to cilvēku? Kas mums tikko ir zvanījis, un viņi abi divi tur runā par mani. Es domāju, bet kā viņi var runāt par mani, ja es tikko noliku klausuli? Kā mēs vēl joprojām esam kontaktē, es viņas dzirdu, ko viņi sarunājas par mani? Un nav vēl tādas, atbildes, ko viņiem dot man. Un es tagad sapnī, es aizmiegos, tagad dubultā, es tikai sapņoju, ka es guļu. Es guļu, bet sapņoju, ka es guļu. Es aizmiegos pie tā telefona. Un pēkšņi man, apziņā, tā kā iededzina, ir vārdi, kas iededzina, paliek tev, tā kā nospiedums tavā apziņā. Pēkšņi tā kā uguns tie vārdi. Un tie vārdi, tie bija 3 vārdi, viens teikums, kas sastāvēja no 3 vārdiem. Tu vēl runāsi. Tu vēl runāsi. Un tad bija tik skaidri, kā uguns, kā nospiedums. Tu vēl runāsi. Un es sapratu, ka tā ir Dieva atbilde. Kur es zvanīju, tā ir tas atpakaļ zvans no Dieva. Man atbild uz manu lūkšanu, kāpēc es esmu šeit vēl. Un kas notiks ar to cilvēku? Tur ir kā cilvēks, kuram vajag palīdzēt.
kas notiks ar viņu. Es dzirdēju, tur tās personas divas sarunājas par. Un te nāca atbildi, un es saprotu, ka tā ir atbildi no Dieva, ka es vēl runāšu. Es domāju, pagu, bet kur runāšu, kur? Ar ko? Baznīcā vēl runāšu? Kā tas var būt? Tas nevar būt. Neviens negrib ar mani runāt. un tad ir tāda saprašana par to, ka es vēl runāšu pašā beidzamajā manā dzīves posmā. Dievs vēl dos man runāt. Un tādēļ tam runāšanas laikam, tam pēdējam, tam es esmu vēl atstāts dzīvs. Es esmu atstāts dzīvs kaut kādai runāšanai. Un es vēl gaidu savu laiku runāt. Mans laiks runāt vēl nav beidzies. Es tā domāju, ka man ir beidzies. Es uzrakstīju savu dzīves stāstu. Es ierakstīju video savu dzīves stāstu. Domāju, viss dzīves stāsts ir pabeigts, viss ir izrunāts un viss ir jāiet pie Dieva. Bet nav, Dievs man neņem vēl. Jā, dīvaini. Un tad Dievs man atbild, ka nē, tu vēl runāsi. Ka vēl tu savu runājumu neesi pabeidzis. Tu vēl savu kalpošanu neesi beidzis, Ozoliņa darot. Es domāju, kas ir mana kalpošana? Es domāju, ka man nav kalpošanas. Bet Dievs saka, nē, vēl ir. Un redzi, tad bija tāds vārds apziņā, ka redzi, ir tādi cilvēki tā kā Jona, kas ir iemesti jūrā. Un tad, kad Ninevei pienāk briesmu laiks, tad viņi tiek izspļauti no tās jūras ārā un iet brīdināt to Ninivi. Un tad ir divas opcijas, vai nu Ninivi pazudīs, vai nu viņi tiks glābti, ja viņi klausīs Jonam. Un es saprotu, ka man ir tāds uzdevums vēl priekšā. Es esmu tāds Jona noslīcināts jūrā, apklāts ar ūdeņiem. Neviens vēl nezina, jā. Un nezinu, kurus esmu palicis un pazudis, jā. Bet būs tāds laiks, kad Dievs man izcels, jo Dievam viss ir iespējams. Viņš man tā kā izcels ārā, kad Latvijai pienāks briesmu laiks. Tad viņš vēl dos to vārdu runāt vēl uz saviem tautiešiem. Un tas ir tas pēdējais laiks, pa ko es 2014. Gadā runāju, ka Latvija būs zem liela apdraudējuma. Liels apdraudējums būs Latvijai. Bet ja Latvija tajā apdraudējuma laikā atgriezīsies pie Dieva, viņi tiks glābti. Ja nē, viņi tiks pazudināti. Un Dievs tā liek manā sirdī, ka vēl mans laiks nav beidzies. Vēl kaut kādam laikam es esmu pataupīts. Kaut kādam Latvijas apdraudējuma laikam, par ko es jau esmu runājis iepriekš. Jā. Un mēs šitam tagad esam liecinieki, kā tas viss te attīstās. Ka Trumps ir nostājies Krievijas pusē, izrādās. Un kādreiz mana viena mācītāja bija tāds domstarpības. Vai tad Dievs var kaut ko nožēlot? Viņš neko nenožēlo. Dievam nav ko nožēlot. Jā. Bet Bībelē rakstīts, ka Dievam ir kļuvis žēl, ka viņš cilvēku bija radījis. Ir tā rakstīts. Kad viņš gribēja likvidēt cilvēks plūdos. Jo tur rakstīts tā, ka viņam palika žēl, jo cilvēks bija tik ļauns palicis. Un tad, kur vēl mēs redzam, kad Samuēlam viņam kļuva žēl, ka viņš svaidīja sauli pa ķēniņu, jo saules bija novērsies no Dieva. Viņš skuma visu dienām un naktīm par sauli, ir rakstīts. Un Samuēls bija vīlies, bet redzi, Dievam bija Dāvids. Dievam jau bija Dāvids. Un tad, kad Dievam kļuva žēl
cilvēka vai cilvēces negatīva dēļ, ja, tad viņam jau bija savs Noā, caur ko turpināt cilvēci. Viņam bija savs Dāvids, caur ko turpināt Izraēlu valdīšanu. Ja? Savas tautas turpinājums. Un viņam bija savs ķēniņš jau, pēc Dieva prāta, saprotiet. Un redziet, tāpat Aidis Tomsons šodien rakstīja, kad, ziniet, šajos laikos ir vieglāk būt ateistam, ja, kur mēs uzdodam jautājumus, nu kā Dievs to var tā pieļaut, tāda netaisnība un tā tālāk. Bet, ziniet, mēs vēl neesam redzējuši briesmas tādas īstas. Bībele mums saka, ka 3/3 iedzīvotāji aizies bojā. 3/3 aizies bojā pasaulē. Ka būs tādas briesmas, kas nav bijušas no pasaules iesākuma. Un mēs lasām, ka pati pasaule ir aizies bojā. Nu, un kur tad Dievs? Ziniet, Dievam ir kāds turpinājums vienmēr. Jo, ja arī pasaule aiziet bojā, Dievam ir cita valstība, kur taisnība mājo. Un Dievam ir iemītnieki, kas mājos tajā pasaulē, kur taisnība mājo. Dievam jau ir savi pilsoņi, ja arī būtu jāmirst, ja visiem, tad mēs nemirstam. Saprotiet, mēs dzīvojam citā valstī. Dievam nekas neapstājās, viņam nav strupceļa. Saprotiet? Jā. Un ja arī Trumps ir atkritis, jā, jo es jau te runāju, Ecehela grāmata 28. nodaļa par Trumpu, bija tāds pravietisks vārds. Sākot no 15. panta, nevainojams tu biji savos ceļos, no tās dienas, kad tevi iecēla par ķēniņu, līdz kamēr atrada tevī noziegumu. Redzi, Dievs ieceļ par ķēniņu. Viņš iecēla Trumpu. Bet kāpēc tā Dievs nevarēja iecelt uzreiz perfektu ķēniņu, kurš izdarīs visu pareizi? Kāpēc Dievs tā pieļāva, viņš viss ir labs un radīja visu labu, un pēkšņi Sātans, ne Sātans, bet Lucifers atkrita. Viņš kļuva par, jo Sātans nozīmē pretinieks, jo Lucifers, gaismas eņģelis, nebija pretinieks. Viņš bija radīts Dievu, jā, kā gaismas eņģelis, saprotiet. Viņš tikai kļuva vēlāk kā pretinieks, viņš atkrita no Dieva. Un es domāju, ka visas debesis bija vīlušās arī, tā kā mēs pa Trumpu tagad, jā, esam vīlušies. Jo viņš bija iecelts izmainīt kaut ko. Viņš atcēla LGBT šitās šausmas, jā. Visu šito te genderismu un visu šito globālismu, jā, šausmas. Tās bija šausmas, bet viņš iztaisīja vēl lielākas šausmas. Viņš izjauca visu pasaules kārtību. Visi tagad kājām gaisā. Tagad viņš ir draugs Krievijai. Un kas tagad notiks? Krievija iegūs varu pasaulē un spēku kopā ar Ķīnu. Un viņai ir atrasts noziegums Trumpā. Jā. Un Dievs ieceļ, ja, bet atstāja cilvēkam brīvo izvēli. Bet Dievs arī zina cilvēku brīvo izvēli. Bet Dievam nekad nav strupceļa. Un kaut arī Trumpā ir atrasts noziegums, kaut arī laiki mainīsies un viņi būs grūtāki. Un tomēr nav strupceļa, jā. Ja cilvēks ir ar Dievu, jā. Jo Dievam nav strupceļa. Ja tu esi ar Dievu, tu esi ar to, kuram nav strupceļa, kuram vienmēr ir risinājums, vienmēr ir ceļš tālāk uz priekšu. Jā. Un tā, jā, tā kā tas ir pa Trumpu, viņš ir tagad tāds sauls, kas bija iecelts, jā. Dievam tīkams, bet viņš atkrita no Dieva, atkrita no patiesības un sāka iet pats savus ceļus. Viņa kārība tā guva virsroku.
Jā, tā mantkārība, viss tā, kas viņam bija, joprojām ir. Un lūk tā, un tā ir rakstīts, ka tavas plašās tirdzniecības dēļ tavs sirds pildījās ar netaisnību. Un, kad tu apgrēkojies, es padzinu tevi no Dieva kalna. Redziet, kaut arī Samuēls teica par Saulu, ka tu vairs nebūsi ķēniņš. Kādu ilgu laiku viņš vēl bija ķēniņš, jo Samuēls teica, Dievs tevi ir atmetis. Un tieši tāpat Dievs ir atmetis arī Trumpu. Un līdz ar to viss Amerikas valdīšana viņi ies tik uz leju, jo viņi ievēlēja Trumpu. Un kā es jau rakstīju, kad no 11. septembra 2001. gadā Amerikas ceļš ir sācis iet tikai uz leju. Lomas mainīsies pasaulē, ļoti mainīsies. Un Latvijas apdraudējums pienāks. Tikai jautājums, ko darīs latvieši. Viņi var tikt izglābti. Tā kā Nineve tika izglābta. Tas vēl paies gadi, tas nebūs tagad. Un man tāda nojauta, vai Trumps, man tā, saprotiet, es redzēju tā, ka visi gaida uz to, ka Trumps varētu būt atlaists pirms termiņa beigām, jā, ka viņš novilk šos 4 gadus, nav zināms. Es redzēju sapnī, kad tā kā Krievija gaida un saka, bet viņam taču pavisam maz ir atlicis, apmēram tā, bet vai viņam būs 4 gadi, es nezinu. Bet, ja viņš 1 mēnešu laikā tāds muļķības ir sastrādājis, kas būs vēlāk. Un kas to zina, viņš novilks tos 4 termiņus, bet man tāda sajūta, ka kamēr viņš būs, mēs vēl būsim drošībā, jo Krievija neuzdrošināsies uzbrukt NATO, vai ne? Jo tas būtu, Trumpa goda aizskārums, ka Puķins ir noēdis viņa laikā tomēr kaut ko, pa ko viņš lielajās visu laiku, ka Puķins viņa iepriekšējā prezidentūrā nevienu kvadrātmetru zemes nav noēdis no kādas valsts. Un es domāju, ka viņš nepieļaus noēst kādas citas valsts zemi tagad. NATO. Es nerunāju par Ukrainu, bet NATO. Un arī Ukrainas karš, man tāda sajūta, ka viņš varbūt tiks kaut kā iesaldēts, bet miers tāds īsti netiks noslēgts, panākts. Es jau esmu daudzreiz redzējis, ka es redzēju to, ka varbūt būs kaut kāda pieklušana uz laiku, ja? Tikai uz laiku, bet tālāk tas karš atkal iedegsies ar lielāku sparu un spēku. Un, jo karš tiek panākts uz taisnības pamatiem, saprotiet? Jo tas, kas karu uzsācis, ja viņš iziet kā uzvarētājs, tad tā nav taisnība. Tā nav taisnība, kas ir panākta, saprotiet? Tā ir varas uzspiešana, un Dievs nav par to. Dievs nav ar to un nav par to. Jā? Tā kā īsts miers nebūs. Īsts miers nebūs. Un jautājums, redziet, ja mēs Latvijā būsim ar Dievu, tad mēs tiksim pasargāti. Bet jautājums, vai mēs būsim ar Dievu, tas ir tas jautājums. Un kad tas vēl briesmu brīdis pienāks, man tāda nojausma, ka Dievs vēl liks man kaut ko darīt šeit. Kaut ko runāt. Kad tas būs un kā tas būs, es nezinu. Bet tāda atbildi Dievs man deva. Labi, paldies, ka jūs klausieties. Visu labi. Ar Dievu.